Hello. Angliski, jo Austrālijā pārsvarā tomēr runā angliski. No Austrālija. Lielu tūkstnešu, karstuma, lielā barjera rifa, ļoti interesantu zvēru, daudzu indīgu mūģu, čūsku, zirnekļu, medūzu valsts. Valsts, kurā pirmā lielā ieceļojusi iedzīvotāju grupa, neskaitot aborigēnus vietējos, kas tur dzīvo jau vismaz 40 000 gadu, bija Anglijas katorznieki. Pat pirmās Angļu policijas vienības veidoja no katorzniekiem, kuri vislabāk uzvedās. Zvēri īpatnējie. Viņu pīļkrābis ir tās dabas brīnums, ka tad, kad uz Angliju atsūtīja pirmo pīļkrābi izbāzeni, angļu zinātnieki mēģināja izjaukt viņu pa detaļām, jo bija pārliecināti, ka viņš ir izveidots no žurkas un pīļa detaļām. Viņiem ir dzīvnieciņš, kas saucās koaka, kurš ir atzīts par smaidīgāko dzīvnieku pasaulē. Latviski īsastas ķengurs. Iesitiet Googlā, paši pasmaidīsiet. Ļoti mīļš zvēriņš. Viņiem mājās turpina rāpties iekšā čūskas un zirnekļi, ar ko viņi nemitīgi cīnās. 90% no iedzīvotājiem dzīvo piekrastē, jo vidiena ir ļoti karsta un ļoti grūti apdzīvojama. Bet kopumā ļoti pārtikusi, bagāta, attīstīta valsts. Vienīgā valsts, kas aizņem veselu kontinentu, starp citu. Ko viņi ēd? No nacionālajiem mēdieniem viņiem nav nekā, jo valsts ir jauna, tur ir ieceļotāji no visas pasaules malām. Nacionālā virtuve būtu kaut kas no aborigēniem, bet tas ir ķengurs, emu un krokodils. To es netaisīšu godavārds. Baigi dārgi. Atrast jau varētu, bet baigi dārgi. Tā ka lielākā viņa virtuves daļa ir ņemta no dažādām iebraucēju valstīm. Mana izvēle krita šodien uz vistas gaļas pīrāgu. Viņš ir arī Anglijā pietiekoši tradicionāls, bet austrālieši viņu ir ļoti iemīļojuši. Un man šķiet, ka būs garšīgs ēdiens. Tad kas man te ir? Puskilo vistas filejas sagrieztas. Kādi 200-250 gramu sēņu sagriezti, viens sarīvēts burkāns, sīpols viens un pāris ķiplokdaivas sakapātas, kārtēnā mīkla, 100 ml saldā krējuma, sviests cepšanai, 2 ēdamkarotes miltu, tejkaroti timjāna, tejkaroti parasto sinepju, sāls un glāze vistas buljona. Ķeramies klāt. Tā, ir iegūts pildījums pīrāgam. Kā viņu gatavo? Izkausētā sviestā drusciņi apcep sīpolu un ķiploku, tad pievieno vistu. Vistu arī apcepina. Dikti cept nevajag, tā apcepina smuki. Pievieno burkāniņus un sēnes, tos arī apcepina. Sēnes līdz tai gatavībai, ka tur tas šķidrums sāk pazust, kā jau sēnes. Tad tā prātīgi saber miltus un vēl pacepina kādu minūtīti. Pēc tam pakāpeniski lej klāt buljoniņu maisot, kamēr sabiezē ar tiem miltiem saķer kopā. Kad tas ir gatavs, tad lej saldo krējumu, arī pakāpeniski un maisot. Gala rezultātā sanāk šitāda bieza mērcīte. Beigās pieliek garšvielas sāli, timjānu un sinepes. Visu izmaisa, un tagad, kamēr es rullēšu mīklu, šitas viss man drusciņi padisīs. Tad, kad ievietošu cepamtraukā, tad parādīšu pēc kā izskatās. Tad to masu salieku cepamtraukā, pārklāju ar izrullētu mīklu, apsmēru ar sakultu oliņu un 200 grādu cepeškrāsnī grūžu iekšā uz kaut kādām 40 minūtēm es likšu, bet skatoties pēc brūnuma, lai būtu smuki brūns. Tas ir tas, kas man sanāca. Iesaku likt uz kaut kādiem tikai 190 grādiem, jo man nācās traut ārā pēc 35 minūtēm, savādāk virsma būtu sadegusi. Lieciet bišķi mazākus grādus nekā es teicu, nelieciet 200. Tā izskatās tas uz šķīviem, un šis ir ar austrāļu piesitienu.
austrāļu stilā viņš saucās tāpēc, ka viņi uzķepē pa virsū kečupu. Es neesmu baigies kečupu fans, bet tā kā es esmu nolēmis ēst austrāļu stilā, tad es to kečupu uzķepēju. Nu ko, neiztrūkstošie secinājumi. Ēdiens ir vienkāršs un garšīgs. Nu, patiesībā, ja tā paskatās, kas varētu būt negaršīgs vistiņā, sēnēs un mīkliņā. Nu, tā mēcīte viņu tādu stipri mitrāku padara un patīkama struktūra ir. Jūt timjānu, jūt sinepīti, kečups to visu nosit. Es apēdu 2 porcijas, vienu ar kečupu, vienu bez kečupa. Un piedodiet, kečupu cienītāji, man labāk patika bez. Galvenais jautājums. Skatieties paši. Bet, jā, kā tādu ātro vakar ēdienu droši varat taisīt. Man sieviņa taisa līdzīgu pīrāgu. Tur nav burkānu, sinepju un timjāna. Viņa taisa ar kaut kādu citu, bet arī ļoti, ļoti garšīgs. Tā ka garšas atpazīstams foršs. Droši taisiet. Nu jā, un nākamā rindā Austrija. Ko taisīšu, vēl nezinu. Jāskatās recepts.